Sveicināti podkāstā Redzēt plašāk. Es esmu Edīte Kaņepāja-Vanaga, pati esmu 3 jauniešu mamma, un jau kopš pašiem pirmsākumiem esmu projektā Glābējsilīte, un savā dzīvē esmu strādājusi ar jauniešiem runājot par veselību, attiecībām un dzīvi. Podkāsts Redzēt plašāk nav par glābējsilīti, bet tas ir par to, kā ieraudzīt, ja kādam ir grūti, kā palīdzēt, lai cilvēks nenonāktu līdz izšķirošiem lēmumiem, kā piemēram bērna atstāšana. Mēs runāsim par dzīvi, par tās grūtajiem brīžiem un kā viens otram mēs varam palīdzēt. Šodien mēs runāsim par nabadzību un atstumtību. Mēs zinām stāstu, ka glābējsilītē nonāca bērniņš, kurš bija 4. savā ģimenē, bet vienkārši nepietika uzturlīdzekļu, lai viņu uzturētu. Mēs zinām stāstu, ka glābējsilītē nonāca bērniņš no sievietes, kur dzīvoja uz ielas. Un šo stāstus vieno trūkums, vai nabadzība, vai atstumtība. Iespējams, tev šobrīd liekas, ka tas nav par tevi, bet reizēm atstumtība sākās daudz ātrāk un ir daudz tuvāk nekā tev šķiet. Tas varbūt pat kāds tavs klases biedrs, kurš vienkārši pēkšņi nav vairs kopbildē, kurš tiek atstumts, tiek aizmirsts. Kāds komentārs, kas ir sāpīgs, var likt cilvēkam norobežoties, un savukārt kāds labs vārds pateikts var cilvēku attaicināt atpakaļ pie mums. Šodien es uz sarunu esmu aicinājusi zvērinātu advokātu, tiesību zinātņu doktoru Juri Beikmanu. Cilvēku ar lielu sirdi, kurš ikdienā paralēli savam advokātu darbam arī vada nevalstisko organizāciju Saknes. Juri, ja mēs runājam par sociālo atstumtību, kas tavuprāt tas ir, kā tu to saproti, kā tu to redzi, kā tas ir īstajā dzīvē? Manuprāt, tas ir tas mirklis, kad kāds cilvēks vai cilvēku grupa tiek izstumta no sociālās, tās sabiedriskās dzīves. Un tad viņš sajūt šo te vientulību, viņš varbūt iespējams tiek diskriminēts, un viņu kāds sāk nepamanīt. Un tam ir zināmas sekas. Šeit mēs varam runāt gan par cilvēkiem ar invaliditāti, gan par senioriem, bet mēs varam arī runāt par jauniešiem, kuri, kā jau tu ievadā minēji, tiek izstumti no klases, viņi netiek ievēroti, viņi iespējams arī tiek pazemoti, tāpēc, ka viņam nav jaunākās modes telefons vai viņš nevar atļauties aiziet uz kino kopā ar klases biedriem. Viņu izstumj, viņu nepamana, un tam ir arī kaut kāda veida sekas. Ja. Vai tas var būt tā, ka tā atstumtība, tas, ka tevi nepaicina līdzi dēļ tā, ka tu atšķiries, tev varbūt finansiālais stāvoklis ir mazāks, var uzvelt kaut kādu tā kā sniega bumbu, ka tā atstumtība rada vēl tālāk šo te atstumtību un atšķirtību vienam no otra? Manuprāt, jā, jo šeit varam paskatīties no tāda aspekta. Proti, ja cilvēks ir trūcīgs, viņš dzīvo trūcīgā ģimenē, mēs pieņemsim, viņš nevar atļauties daudzas lietas, ko daudz klases biedri var atļauties. Bet viņam gribās to sasniegt. Un viņš grib nopirkt saldējumu, viņš grib nopirkt jaunākās botas, viņš grib aiziet uz kafejnīcu. Viņam nav līdzekļi. Un šajā brīdī kāda ir viņa iespēja? Viņa iespēja ir iet un zakt, tad izdarīt noziegumu, vai viņa iespēja ir iet un strādāt un nopelnīt. Un šeit ir ļoti svarīgi, kuru ceļu viņš izvēlēsies, vai viņš ies šo te pretiesisko ceļu, un bieži vien šī te sniega bumba var aizvēlties pat līdz ļoti smagiem noziegumiem. Nu, sākumā aiziešu veikalā, nozagšu kaut ko. Ja. Kā spēle, kā joks. Kā spēle, kā joks. Man tas izdevās, mani nepieķēra. Daram vēl to vēlreiz. Pēc tam ar līdzīgiem, varbūt 2, 3, aiziesim mazākam skolēnam, atņemsim viņam kabatas naudu. Atkal kā joks. Atkal kā joks, tas izdevās. Un tas aiziet jau tādā sistēmā, ka tu jau vairs neredzi to robežu, un nākošajā reizē iespējams šis te skolēns, no kura to naudu mēs gribam paņemt,
Viņš pretojās, viņš iebilst, viņš saka, man nepatīk, ka tu tā dari, es nedošu tev, tā ir mana kabatas nauda. Un šeit pāraug jau vardarbībā. Ir kāds sitiens, vienreiz iesit, pagrūža, un sekas var būt diezgan bēdīgas īstenībā. Jā, tu labi pārzini Latvijas likumdošanu daudz labāk nekā es. Un tad es vaicāšu, piemēram, reāli skolā, ar ko ir jārēķinās tiem, kas nodara kādam pāri. Tas varētu būt ar vārdu, tas varētu būt, kā tu minēji, pagrūdu, izmetu somu pārā pa logu, vai beigās pat, iespējams, arī kāds kautiņš sanāca. Varbūt paskatīsimies šo jautājumu tādā veidā. 14 gadi ir tas robežu vecums, kurā jau iestājas diezgan nopietna atbildība. Tā var būt administratīva atbildība, tā var būt krimināla atbildība, bet, ja mēs skatāmies no civiltiesiskajām attiecībām, tad šī atbildība var iestāties jau sasniedzot 7 gadu vecumu. Un nevajag domāt, protams, tiesa varētu vērtēt, vai šis 8-gadīgais bērns ir apzinājies, ko viņš ir izdarījis, bet no tiesiskā viedokļa viņš var tikt saukts pie atbildības. Un arī vecāki ir atbildīgi par to, ko bērns dara. Skolēniem vajadzētu padomāt gan par šo civiltiesisko atbildību, administratīvo, kriminālo. Un nevajag aizmirst arī to, ka ir skolas iekšējie kārtības noteikumi. Varbūt tāds piemērs. Viss sākās tieši no vārdiem. Ir skola, 2 klases biedri savā starpā apmainās ar vārdiem. Viens saka, tu esi idiots, otrs saka, tu esi muļķis. It kā, kas tas tāds ir? Viens otram kaut ko pateica smieklīgi, jautri varbūt no malas skatoties, bet tam vienam tas aizskar vairāk, un viņš to otru pagrūž. Kas ir grūdienis? Nekas jau tāds, vai ne? Un šajā brīdī ir jautājums, vai tu pārkāpi skolas iekšējos kārtības noteikumus. Tad kaut kāda atbildība par to varētu iestāties. Bet tas otrs cilvēks, viņš paņem un iesit. Un tas ir viens sitiens, un viena sitiena rezultātā ir zilums. Tā ir administratīvā atbildība. Bet šis sitiens var izrādīties tik spēcīgs, ka tas cilvēks jau ārstējās 2 nedēļas mājās vai slimnīcā viņš nonāk, un tā jau ir krimināla atbildība. Bet iespējams, ka šis vienīgais sitiens ir bijis tāds, kad iesitot, tas cilvēks nokrīt, atsitās ar galvu pret solu, un viņš nomirst. Un tā ir krimināla atbildība, un tā ir slepkavība. Un ja tev ir 14 gadi, tad tevi sauks pie atbildības. Un šķiet, kā tas viss sākās ar nevainīgiem, it kā jokiem caur vārdiem un ar vienu sitienu. Un šis viens sitiens mēs nevaram prognozēt, jo, diemžēl, praksē mēs sastopamies ar tiem gadījumiem, kad šis viens sitiens pārrēķinot spēkus, nokrītot cilvēkam ne tā, rada dažādas sekas un tā sabojāta dzīve gan šim te cilvēciņam, kuram ir iesituši, gan arī tas, kurš ir iesitis. Ko mēs darām šajā brīdī? Protams, ir daži, kas velk ārā telefonus, filmē, un jā, tas ir no pierādīšanas viedokļa ļoti jauki, ja mēs kā juristi skatāmies, bet vai šo konfliktu mēs varējām pārtraukt, iejaucoties, ka stop, pietiek, nedaram, padomājam par tām iespējamām sekām, jo nereti cilvēki šo emociju uzplūdē, viņi aizmirst par iespējamām sekām. Un tas, ko tu minēji, ka iespējams tā situācija izaug no tā, ka kāds, kuru aizskar, vai kuru atgrūž, vai kuram dara pāri, viņš aizstāvās. Bet atbildība vienalga būs. Vai ne? Līdz ar to ir jāpadomā par jebkuru rīcību, kas var citam nodarīt pāri. Jā, jo viņš jūtās pazemots, viņš sāk aizstāvēties. Un šīs aizstāvēšanās metodes dažādiem cilvēkiem ir dažādas. Viens ir, piemēram, pasaka, stop, nedari tā, man nepatīk tas, pagriežās un aiziet. Kāds cits aiziet
pie draugiem, saka, Klau, šis man te uzmācās, un es gribētu pabūt kopā ar jums, lai viņš man liek mierā. Bet kāds veicina šo agresiju, ja? Viņš saņemās, es tev tūlītās došu pretī. Un tā tas konflikts rodās. Kāds izrauj nazi un sadur, ja? Un, diemžēl, sekas ir bēdīgas. Vai var būt tā, ka nabadzība reizēm noved pie rīcības, ko cilvēks nemaz citā situācijā neveiktu? Kā tev šķiet, vai tā sniega bumba var aizsākties? Tu mazliet pieminēji to, ka, ja nav naudiņas košļenē, es varu paprasīt kādam jaunietim, bet no tavas prakses, no tavas pieredzes, tev ir kāds gadījums, kad tas ir tā tiešām no trūkuma sācies, vai tas ir no tā, ka tu esi nepareizā kompānijā, tādā, kas tevi pavelk, bet tā atkal ir piederības sajūta? Es laikam sliektos domāt, ka tā ir tā kompānija, jo mēs varam paskatīties uz citu zemju piemēru, kur ir lielas ģimenes, kur šī kultūra veidojās uz lielas ģimenes, uz radu draugu atbalstu, bet viņi dzīvo nabadzībā. Un viņi lepojās ar to, kā viņi dzīvo. Un tad mēs paņemam eiropiešus, ja, kuriem tas materiālais ir vairāk tā kā prioritātē. Un tad ir tās draugu kompānijas, uz ko mēs tā kā tiecamies, ar ko mēs patīk klaiņot, jā, tas ir ļoti jauki, patīk kādu apvainot, un es jūtos varants un superīgi, un tad es sāku, man nāk prātā vajāšana uzreiz, ja, kad nevēlama saziņu kādu mobbingot. Ja, bet tai pašā laikā mēs varam veicināt to, ka šis jaunietis vasarā iet un strādā, viņš salas ābolus vai zemenes un viņš tirgo. Un te ir tā, tu esi trūkumā, bet tu dari darbu, lai tu nopelnītu. Vai tu esi trūkumā un tu ej šo noziedzīgo ceļu. Un jā, es esmu dzīvē saskāries ar tādiem piemēriem, kur cilvēks saka, es gribu ēst, vai jūs man varētu pabrunāt? Jā, nav problēmas. Mēs tev uztaisīsim ēst. Es tev uztaisīšu, es tev iedošu pārtiku un es vēl tev samaksāšu, bet esi tik laipnis paņem slotu un izslauki pagalmu. Es negribu slaucīt. Priekš kam man to darīt? Tātad viņam ir vieglāk aiziet kādam paprasīt kaut ko, iespējams nozagt, bet viņš nav gatavs strādāt. Un tad mēs atkal redzam šos citus piemērus, kur jaunieši labprāt grib kaut ko darīt, jā, un tā ir problēma, ka viņi bieži vien nevar dabūt šos darbus, kur viņiem samaksā. Iespējams, sākam ar brīvprātīgo darbu, parādam, ka mēs varam kaut ko labu izdarīt, pareizi izdarīt, tā centība. Un es ticu labajam, un man šķiet, ka, ja tu parādi, ka tu dari to darbiņu, tad tas darba devējs grib arī vienā brīdī tev pateikt paldies. Viņu samaksāt vai kaut ko uzsaukt, jā. Un tā tas aiziet. Un tad tā ir tā sniega bumba, kas pamazām veļās, kad noticam tiem saviem spēkiem. Un, ja mēs tā paskatāmies, ja tu esi trūcīgs, tad tas nenozīmē, ka tu esi dumjāks. Iespējams, ka tas ir tā ir tava privilēģija sākt darīt lietas labāk, nekā citi to dara, un pierādīt to, ka trūkums nav šķērslis, un pēc 10 gadiem iespējams tu būsi miljonārs, un kāds, kas ir ļoti cītīgi mācījies, strādās, teiksim, ikdienas darbu, un viņš nebūs miljonārs. Tu pieminēji brīnišķīgu lietu, ko, man liekas, ik viens varētu paturēt savā prātā, ir šī te brīvprātīgo iespēja piedalīties dažādos projektos un iesaistīties un būt noderīgam, vērtīgam, krāt savu pieredzi, veidot savu CV un tādā veidā tā kā attīstīt sevi un
būt piederīgam kādā grupā, kur tevi tiešām pieņem. Piemēram, nezinu, tuvojās dziesmu svētki, vai būs jau pagājuši dziesmu svētki, bet ir dažādi lieli notikumi, kuros ir vajadzīgi brīvprātīgie, vai ir dažādas nevalstiskās organizācijas, kur ir vajadzīgi brīvprātīgie palīgi, un tas ir kaut kas, kur mēs varam sākt un darīt labus darbus, vai ne? Tas ir viens no ceļiem, tieši tā. Kā tev šķiet, tu vadi biedrību Saknes, un tā ir biedrība, kurā ir apkopot cilvēkiem ar dažādām ģenētiskām saslimšanām, bet šobrīd ne par to, kāda ir tava pieredze vai stāsti, kurus tu zini, vai slimība arī var ietekmēt to, ka cilvēks tiek sociāli atstumts. Mēs nerunājam šobrīd par trūkumu, bet tieši par to, ka cilvēks var justies sociāli atstumts dēļ tā, ka viņš ir atšķirīgs slimības dēļ, vai viņam nav pieejams kaut kas slimības dēļ. Tu pieminēji vārdu justies atstumts. Iespējams, es būšu skarbs. Ja? Manuprāt, ir jānošķir šī šķietamā atstumtība, ko cilvēks ir iedomājies, ka viņš ir atstumts, no reālās atstumtības. Ja viņam ir dota iespēja piedalīties kaut kādos pasākumos, bet viņš saka, es jau tur neiešu, es tur neiedaros, tad iespējams, ka tu izdomā to. Savukārt, ja pieņemsim cilvēks ar invaliditāti, ratiņkrēslos, viņš nevar iegūt izglītību, jo viņam vide, kurā ir jāiegūst izglītību, īsti nav piemērota. Tātad viņam šie ārējie apstākļi traucē. Tai pašā laikā šobrīd mēs runājam par valsts aizsardzību. Kurš man pateiks, ka cilvēks, piemēram, ratiņkrēslā, nevar pildīt dienestu? Viņš var būt fantastisks drona vadītājs, viņš var būt fantastisks instruktors, viņš var fantastiski plānot dažādas operācijas, un viņam nav jāspēj noskriet 3 vai 10 kilometri. Un tā iekšējā attieksme, sevis motivācija, manuprāt, ir viens no tiem galvenajiem aspektiem, vai es varu, vai es gribu to darīt, un tas, ko varētu citi cilvēki atbalstīt viņu, veicināt, bet tu to vari paskaties. Tā ir tava iespēja. Tas, ka tu nevari noskriet 10 kilometrus, bet tu vari fantastiski strādāt ar datoru un iespējams pat daudz labāk izdarīt lietas nekā viens otrs cits. Tu jau sāki to tēmu par to, kā mēs varam palīdzēt savam līdzcilvēkam. Vai kā mēs varam palīdzēt paši sev, ja mēs sajūtamies atstumti. Un tu pieminēji to, ka mēs iekšēji jūtamies, un iespējams tā nemaz nav tā ārējā realitāte. Bet ja mēs redzam, piemēram, kā tu aicinātu jauniešus, ja viņi redz, ka kāds no viņu klases biedriem, no viņas skolas ir atstumts, vai tāpēc, ka viņš ir nabadzīgāks, vai tāpēc, ka viņš ir vienkārši savādāks. Kas būtu tavs, kā Jura padoms ar tavu dzīves pieredzi? Varbūt nevis kā Jura, es teiktu, bet kā advokāti, ja, jo nereti ar klientiem runājot, es cenšos saprast to rīcības motivāciju, kāpēc ir tāda situācija radusies, un kas ir tas cilvēka dzinulis, kaut ko darīt vai nedarīt. Un šajā brīdī es redzu, kad kāds jutās atstumts, varbūt pieiet un paprasīt, kur ir problēma. Tu gribi aizbraukt klases ekskursijā, bet tev vecāki to nevar atļauties. Iespējams, ka mēs varam klasi samesties un katrs pa 50 centiem savākt tur to naudiņu, lai tu justos labi, bet mēs gribam, lai tu piedalies. Nevis, viņš jau tur kaktā stāv, tad ko tu tur viņu uzbāsties viņam? Ja? Sāk apsmiet varbūt vēl. Paskatīties no šāda viedokļa. Tad, ja tas ir kaut kas jau tāds kritiskāks, mēs varam vienmēr lūgt palīdzību gan skolas psihologiem. Iespējams, ka mēs varam meklēt arī palīdzību dažādās nevalstiskajās organizācijās. Tas ir zvans, izrunāšanās un
Nu jā, laikam tas galvenais ikdienā, ar ko skolēni varētu, tāda savstarpējā komunikācija un palīdzība. Mēģināt saprast, kas tad tam cilvēkam ir, kā viņu iesaistīt tajā ikdienas dzīvē. Un, manuprāt, tās manas pieredzes ir tā, ka tad, kad viņi savā starpā sāk draudzēties, bet īstenībā viņš nav nemaz tik slikts tas cilvēks, viņš ir īstenībā superīgs. Ja? Un noķert to sajūtu, kad dažādi cilvēki, dažādas sajūtas, dažādas pieredzes, un katram ir sava vieta un loma tajā mūsu savstarpējā komunikācijā. Ja ir pavisam slikti, jā, tad, protams, meklējam jau profesionāļus un iespējams arī kaut kādus sociālos dienestus, un, ja vajag bāriņties un policijas saulēcīgi informēt, tad jā, tur mēs arī meklējam šo palīdzību. Nevajadzētu palikt nomaļus stāvot, jo tas piemērs, kā es teicu, vārds, sitiens, un šis viens sitiens var būt ar ļoti dažādām sekām, un smagām sekām, gan tam, kurš iesita, gan tas, kurš saņēma šo sitienu. Ja kādam ir nodarīts pāri, vai ir kāds, kam var jautāt padomu, kā rīkoties, kā pareizāk rīkoties tādā situācijā, kur vērsties? Tas varbūt no savas prakses tādiem piemēriem. Nereti cilvēki raksturo tos savus stāstus, situācijas kaut kāds. Man jau liekas, ka tur nekas nopietnas nav. Ja? Bet apakšā slēpjās ļoti smagas problēmas. Un šajā brīdī tad, atnāca līdz juristam vismaz sākumā un saka, Klau, mani vajā, man neslavu ceļ, vai mani grūsta, mani pazemo. Ko es varu darīt šajā situācijā? Un, jā, dažkārt šeit mēs varam iesaistīt arī tiesību sargājošās iestādes, bet dažkārt šo jautājumu var atrisināt ar psihologu palīdzību, piesaistot un izrunājot to visu. Bet reizēm tās situācijas, ar kuriem saskarās arī jaunieši, ir grūti novērtēt viņiem. Un tad vajag kādu pieaugušo, vēlams pieredzējuši, ar kur izrunāties. Ja mēs skatāmies no šīm situācijām, tur atņēma naudu, pagrūda, emocionāli aizskar, tad atnāc līdz juristam, mēs apskatīsimies, vai tas ir tiesiskā ceļā risināms jautājums, vai tur ir nepieciešams psihologa palīdzība. Jo piemēram, ir krimināla likumā ir atbildība par vajāšanu. Un šī vajāšana ir arī draudu izteikšana vai nevēlama ilgstoša saziņa, kas liek šim te cilvēkam izjust draudus izteikšanu kaut kādu veidu. Viņš baidās. Un, ja tā saziņa notiek sarakstē, notiek klasē, tad izrunājoties ar juristu, es teiktu tā, Klau, nākošajā reizē lūdzu pasaki, ka stop, šī ir nevēlama saziņa, un es tevi informēju, ka ja tu turpinās ar mani šādā veidā komunicēt, tad es sūdzēšos par to valsts policijai un par to draudz krimināla atbildība. Tu esi izdarījis brīdinājumu, tu esi pateicis to visu, un ja tas cilvēks, kurš īsteno šo te vajāšanu saprot, tad viņam teorētiski vajadzētu apstāties. Ja viņš to nesaprot, tad mēs varam piesaistīt gan šos te psihologus, kas risina konflikta situāciju, gan arī jau valsts policija, piemēram. Tas jau būtu tāds smagāks gadījums, jo, piemēram, ja klasē ir mobbings, ja bulings, kā mēs viņu saucam, uz ko tu aicināt tos, kuriem ir spēks, kuriem ir tā iekšējā līderība, noskatīties no malas vai rīkoties un aizstāvēt? Man šķiet, katrā klasē ir savi līderi. Tas ir tās stiprās personības, kuras spēj nostādīt jebkuru pie vietas. Un es varbūt tad uzreiz ar aicinājumu, kad
Klau, tu vari būt līderis, ja tu palīdzēsi vājākam. Un ja tu iestāsies par viņu, ja tu neļausi viņu pazemot, apbežot, un ar to vien tu, manuprāt, ilgtermiņā iegūsi lielāku respektu un cieņu gan savu klases biedru, gan apkārtējo acīs, nekā ja tu būsi tas, kurš ar vardarbību parādīs savu varenību. Man liekas, tas ir daudz tā, krutā, gribētos teikt. Tas spēks ir tajā, ka tu vari pastāvēt un tu vari aizstāvēt, nevis tajā, ka tu vari nodarīt kādam pāri. Un iegūt vēl draugus aizvien vairāk un vairāk, jo katrs šis cilvēks kļūst par tavu draugu. Un draugos ir spēks. Jā. Un ko tu teiktu cilvēkam, jaunietim, ja viņam tiešām, teiksim, ir trūkums, viņš nāk no nabadzīgas ģimenes un viņam nav iespēja strādāt, vai arī strādājot, nav iespēja dabūt visus tos resursus, kas viņam būtu vajadzīgs, un nedod Dievs, ja vēl ir nepilngadīga, negaidīta grūtniecība. Ko tu teiktu, kur vērsties tādā gadījumā pēc atbalsta, pēc palīdzības? Mans aicinājums, redzot, būtu pirmais, galvenais nenolaist rokas un meklēt šo palīdzību. Otrs, noteikti nevajadzētu spērt pārsteidzīgus soļus, kas noved pie likuma pārkāpumiem. Un tad mums ir iespējas meklēt visdažādākajās vietās palīdzību. Tā ir gan nevalstiskās organizācijas, tā ir pašvaldības, sociālie dienesti. Zvani, nepalīdzēja vienā vietā, ej meklē otrā. Svarīgi ir parādīt to, ka tu dari visu, kas ir tavos spēkos, lai uzlabotu šo situāciju, nevis nāc un vienkārši prasi palīdzību, jo tev tā šķiet ērtāk un labāk. Bet ka tava māja ir sakārtota, tīra. Jā, viņa varbūt nav remontēta, bet viņa ir tīra, jo lupatu un ūdeni mēs varam dabūt. To, ka tu centies un rūpējies par saviem bērniem, pieņemsim, tikko dzimuši. Tad arī sabiedrībai pasakot, Klau, reku, man ir bērniņš, es gribu viņu saģērbt, jo tagad ziema nāk un man trūks drēbes, es nevaru atļauties to nopirkt. Es esmu 100% pārliecināts, atradīsies kāds, kurš atdos sava jau izaugušā bērna drēbes un saģērbs. Jā, varbūt tā nebūs jaunākā mode, bet viņš būs apģērbts, viņš būs siltumā, drošībā, un tad jau ir atkarīgs no vecākiem, kā viņi savus bērnus izaudzina, uztver, kā ar viņiem sarunājās. Jā, es droši vien teiktu, nebaidīties prasīt palīdzību un nebaidīties arī sniegt palīdzību. Jā, jo mēs esam dažādas puses, un tas ir apusē. Mēs nekad nezinām, kurā brīdī mēs esam, kurā situācijā. Un tas, ko es vēlējos arī teikt, ka babybox.lv mājaslapā ir apkopotas dažādas organizācijas Latvijā, kuras primāri ir gatavas sniegt atbalstu jaunajām māmiņām un grūtniecēm, bet vienlaikus tur ir arī organizācijas, kuras atbalstīs jebkuru cilvēku, kurš ir nonācis grūtībās. Līdz ar to ir iespēja apskatīties babybox.lv, sadaļu meklē palīdzību un iegūt plašāku informāciju par to, kur var vērsties pēc palīdzības. Bet es teikšu, Juri, tev paldies, ja tu man varētu vienā teikumā pateikt, kas no šīs mūsu sarunas būtu tas, ko tu gribētu, lai jaunietis paņem sev līdzi kā ceļamaizi? Kas būtu tas, ko viņam paņemt līdzi savā dzīvē? Es drosmīgs, nestāvi malā, rīkojies. Jā. Un es teiktu, pamani, nesmējies par otru cilvēku un atgādini, ka tu neesi viens. Jo mēs neesam viens, mēs esam visi kopā Latvijas sabiedrība un mēs varam kopā tikai kļūt stiprāki un tādiem mums arī ir jākļūst. Un paldies, ka klausījies podcastu Redzēt plašāk.
pirms tu dodies savās gaitās, es aicinu noskanēt QR kodu, kas ir video beigās, un atbildēt uz pāris jautājumiem, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Tieši tavs viedoklis par to, kas no dzirdētā šeit tev bija vērtīgs un tāds, ko tu paņemsi līdzi savā dzīvē. Uz tikšanos nākamajā podkāstā.